Nu ko, sniedziņš jau ir izkusis, pavasars ir klāt, putniņi čīvina, saulīte spīd un viss ir ļoti jauki un skaisti. Protams, jā, vēl joprojām ir jāsēž skolas solā un jāmācās un nedaudz kaitina tā ikdienas rutīna. Jums nekaitina, man vismaz ļoti kaitina, bet nekas ir jāizdomā pārmaiņas patiesībā, ir jāizdomā kaut kas jauns, kaut kas tāds, kaut kas svaigs, saprotiet, kaut ko svaigu vajag. Tāpēc, varbūt es varētu izdomāt jaunu imidžu sev, jaunu paskatu, kā es izskatīšos. Jā, vispār tā ir ļoti laba doma, Lotte. Jā, paldies, ka izdomāji šādu domu. Tāpēc sāksim ar seju un dosimies uz foršajām make-up pārvērtībām. Pavasars ir klāt. Esmu gatava jaunām pārmaiņām un tāpēc esmu ieradusies uz imidžas skolu un studiju Unestyle. Ejam, mani pārvērst! Tātad pašlaik es atrodos Unestyle imidžas skolā un man pārvērtīs, man notiek pārvērtības pašlaik. Jā, mani sauc Karīna un es būšu tava pārvērtība burva šodien. No cik gadiem var nākt uz šo skolu un kas var vispār nākt uz šo skolu? Principā skolā ir 3 programmas. Šeit var mācīties par vizāžistu, par frizieri un par stilistu. Par frizieri un vizāžistu var mācīties no 9. klases, bet par stilistu ar vidusskolu jau kopā. Un cik ilgi ir jāmācās, lai dabūtu? Par vizāžistu un frizieri ir 1 gads katram, un stilistiem ir 2 gadu programma. Kā tu nokļuvi šeit Unestyle? Tas, kas man uzrunāja tieši šai skolā, bija prakses iespējas, kas ir tiešām milzīgas. Jo mēs piedalāmies dažādos šovos un raidījumos. Ir iespēja pucēt daudz Latvijas zvaigznes. Kā piemēram, kādas zvaigznes? Piemēram, pēdējais spilgtākais raidījums varbūt bija X-faktors. Kā tu mani šodien taisies pārvērst? Šobrīd, kā zināms, aktuāli ir atkal 70. 80. gadu stila mode. Tas arī make-upos un frizūrās ir ļoti redzams un aktuāls. Man gribas redzēt tevi tādu roķīgu. Nu, lūk, tu esi gatava. Super! Man tikai tagad vajadzētu piemeklēt tādu apģērbu komplektu. Kas vislabāk var piestāvēt šādai frizūrai un šādai kosmētikai? Tur varētu būt kaut kāda, nezinu, roķīga ādas jaka. Varbūt košs topiņš ar glitteriem, spīdumiem. Vai tev mikrofons? Un šitā tu nedrīksti darīt. Es īstenībā jātiko. Nu redz, te mums varbūt ir jāpiesprauž, lai tev šitā negadās. Tu esi gatava? Es esmu gatava, jā. Es varu dabūt lūdzu savu mikrofonu. Lūdzu. Paldies. Rock'n'roll! Jā! Yeah, rock'n'rolls! Wow! Yeah! Mani tagad sauc Roķīte, nevis Lotte. Lotte, nē, Roķīte. Bet labi, pietiks ākstīties, ejam meklēt apģērbu komplektus. Pirmais padoms kombinē vienkāršo ar interesanto. Piemēram, vienkāršas melnas bikses ar interesantu dzeltenu džinsu jaku. Vai arī melnu kreklu ar sarkanām biksēm. Padoms numur 2. Apģērbā saskaņot visas krāsas.
piemēram, šādu te džemperi, šādu te kleitiņu un melnu zābaks, kas komplementē šos te melnos punktiņus. Vai arī iedvesmojies no saviem mīļākajiem modes blogeriem. Padoms numur 3. Neaizmirst par aksesuāriem, lai padarītu savu apģērbu komplektu interesantāku. Piemēram, šādi te auskari vai arī šādas te brilles. Padoms numur 4. Ja nevēlies tērēt daudz naudas, droši doties uz mazlietotu apģērbu veikalu, jo izskatīties labi nevienmēr nozīmē tērēt daudz naudas. Un pēdējais un vissvarīgākais padoms ir esi pašpārliecināts par to, ko tu velc. Šī bija Lotas modes skola, un ar jums kopā bija Lota. Tātad tagad mēs atrodamies, manuprāt, vislabākajā vietā, kur meklēt apģērbu komplektus šādam te paskatam, un tas ir mazlietoto apģērbu veikalā. Es domāju, ka mēs varam iet iekšā un meklēt man rotīgu apģērbu komplektu. Es meklēju kaut kādu, es domāju, ādas jaku noteikti, bet es vairāk gribu koncentrēties tā kā krāsu un kaut ko dzeltenu. Es ļoti gribu kaut ko dzeltenu, kaut ko varbūt, es nezinu, dzeltenu kleitu maybe. Jo tieši kā pavasars un vajag kaut ko dzeltenu, vai arī kaut ko puķainu. Bet man liekas, no sākuma es gribu dabūt to ādas jaku. Un tā kā kvalitāte visam šīm drēbēm ir diezgan labi, kā piemēram šis audums. Un sajūtos diezgan labs, ne? Vēl es gribu arī neonu krāsu, bet es neesmu pārliecināta, vai neonu krāsa strādās. Bet ādas jaka, primārais ādas jaka. Es domāju... Es domāju, ka šī būs laba. Ne? Nākamais. Es gribu kleitu. Es gribu kleitu. Ok, viens apģērbu komplekts ir gatavs. Nākamais. Ok, man tāds ir... Gaidi. Oh, wow! Ok, super! Tas darās. Man neticēja, ka es domāšu. Man liekas, es 100% tālāk aizgāju. Wow! Es domāju, ka es varētu arī paņemšu tās bikses klāt tieši tā kreku. Maybe, varbūt. Es nezinu, pēc tam izdomāšu. Bet tad tas varētu būt nākamais apģērbu komplekts. Mums jau ir 2 apģērbu komplekti. Un plus vēl šī kleita, ko es tā vienkārši paņēmu. Ejam pielaikot. Tātad, pirmais apģērbu komplekts. Man ļoti patīk tādu meitenīgo stilizēt ar tādu netik meitenīgu, tādu brutālu. Tātad, šis ir otrais apģērbu komplekts. Es varu pateikt, ka man liekas, ka man patīk ciešākas bikses, kas man ir vēl piebalstākas, bet nekas, man īstenībā šīs arī ļoti patīk. Vienīgā problēma ir tāda, ka es nevaru īsti aizsasīt tos te ciet. Nekas. Tātad trešais apģērbu komplekts. Manuprāt, šis ir viss. Tas tā roķīgākais. Bet vienīgā problēma ir tāda, es laikam pa daudz nekastēšos, tāpēc, ka vajag skan. Bet man īstenībā patīk, man liekas, ka šis ir tā kā piemērots. Ja es iet uz ballīti ar šādu kosmētiku, ar šādu frizūru, šis būtu tas apģērbu komplekts, ko es izvēlētos. Liki visiem! Jā! Prieks kanācām! Rock'n'rolls! Jā! Mani secinājumi ir tādi, ka pilnīgi jebko tu vari atrast, pilnīgi jebkādam stilam, līdz ar to tu arī droši vari nākt un meklēt sevi šeit, meklēt jauno sevi, jaunajiem pavasariem, jaunajiem skaistiem pavasariem. Bet es esmu atradus visus savus apģērbu komplektus. Līdz ar to
tas arī pašlaik ir viss. Tas bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Iziet ārā no rutīnas, izmēģināt kaut ko jaunu, izmēģināt kaut kādu jaunu tēlu uz sevis. Biju roķīgā Lotte tagad. Man ļoti patīk tas, kā viņi uztaisīja manu seju. Ļoti patīk. Man ļoti patīk tā krāsa, ko viņi izmantoja uz maniem acu paksņiem. Tas bija tieši, kas man bija vajadzīgs, tās pārmaiņas, kaut kas pilnīgi svaigs manā dzīvē. Jo tiešām, jūs redzējāt tās pārmaiņas? Tā kā šī ir bilde pirms, un šī ir bilde pēc. Wow. Es ļoti izbaudīšu šo pārmaiņu procesu, un es zinu, ka arī jūs izbaudīsiet. Tāpēc droši ejiet un pārmainiet sevi, kaut ko izmainiet sevi, un uzdrošinies ieliekot bildi Instagramā ar savām pārmaiņām ar hashtagu RasansTV. Un varbūt tu varēsi piedalīties nākamajā RasansTV epizodes filmēšanā ar mani! Ja tu esi gatavs pārmaiņām, spied like un subscribe RasansTV kanālam. Atā! Tātad šobrīd mēs atrodamies jaunā šovā, kur mani pārvērtīs par ļoti skaistu lēdiju. Es atrodos pašlaik ar mākslinieci, Una. Mēs esam sākt, ne? Jā. Man pārvērst. Tu man samulsināji ar Unu. Piedod. Jā. Arī. Ak, Dievs. Jā! Jo, visiem RasansTV! Ok, es vēl kaut ko saplēsīšu. Jāiet iekšā mūdiņā.